Dace, Ilze, Diāna, Valdis, Agija, Ingrīda un Kristaps. Tulkotāji, redaktori, grāmatvede, sistēma analītiķis. Visi viņi ir tāldarbinieki. Katrs savā nozarē viņi ir pieprasīti speciālisti, kuri ar saviem darba devējiem, precīzāk būtu teikt pasūtītājiem un partneriem, sadarbojas attālināti, visu uzticēto paveicot katrs savā darba vietā mājās. Tas stāsts ir priekš manis ārkārtīgi tāds veiksmīgs un laimīgs, jo godīgi sakot, es esmu darījis savā mūžā diezgan daudz ko. Es strādāju dažādās jomās, un jāsaka, ka šis veids ir manam raksturam vistuvākais, visatbilstošākais. Un tā kā tas ir noticis tik nejauši, tik negaidīti, tad es to uzskatu par tādu milzīgu veiksmu un tādu kaut kādu ļoti zīmīgu apstākļu sakritību. Jo, jāsaka, es tiešām jūtos ļoti labi šādā režīmā. Tik līdz būsit izbaudījuši brīvības garšu, būs ļoti grūti atteikties no tās. Es to vēlos, un es tomēr vairāk vēlējos brīvību, jo es jau biju to nedaudz izbaudījusi. To, kad nav vairs man režīms, man nav jābūt darbā no pulkstens tikiem līdz pulkstens tikiem. Es tomēr pati iekārtoju savu brīvo laiku, savu darba laiku, kā es attiecīgi savas lietas kārtoju, tas ir viss atkarīgs no manis. Un es biju pie tā jau lēnām pieradusi un sapratu, ka tas īstenībā ir tas, kas man patīk. Kad es tomēr nevēlos šo te piesaisti pie biroja. Brīvība ir tā, kas mani piesaista. Ja? Man ir brīva izvēle un man ir brīvība. Darbs mājās un tāda attālināta darbošanās no darba devēja, ja, no tā ierobežotības, ja kāda saistās tomēr ar noteiktu darba vietu. Noteikti, ka viņa rada kaut kādu brīvības sajūtu cilvēkam, kad viņš pats var lemt pirmkārt par savu laika resursiem, kā viņus izmantot, otrkārt par tām iespējām darīt to, vai varbūt, ja tas neliekas tik rentabls, tad varbūt darīt to vai citu jomu, kas atkal dod šo te brīvības sajūtu. Ja varbūt es tagad mēģināšu vienā nišā, labi, ja es jutīšu, ka man tas nepatīk, man tomēr būs iespēja atkal kaut ko pamainīt. Ja? Noteikti, ka tas dod kaut kādu, pirmkārt, to brīvības sajūtu pašam sajusties. Pašam pirmkārt apliecināt sevi, vai tad es varēšu vai nevarēšu. Varbūt arī, ka nevarēšu. Labi, ne jau vienmēr ir veiksmīgi stāsti. Paši no savām kļūdām mācamies galu galā, ja arī kas neizdodas, ņems kaut ko citu, tas izdosies. Ja. Es nepiekrītu gluži tai sievietei, kas teica, ka tā ir pilnīga brīvība, jo tas ir varbūt kaut kādās tādās robežās, tad tur var bišķiņi manipulēt, ja, tā. Bet tā, ka brīvība, nē. Drīzāk tā ir brīvība izvēlēties, ko tu upurē. Vai savu laiku, vai savu naudu. Man viens no kolēģiem sadarbības partneriem arī strādā pa freelanceri. Viņš minēja ļoti interesantu tekstu. Viņš teica, ka freelancera darbs ir kokteilis no patstāvības un nenoteiktības. Bet viņam garšo šis kokteilis. Šādā veidā katrs no viņiem ir sekmīgi strādājis jau vairākus gadus, kas ir apliecinājums ne tikai šo cilvēku augsti novērtētajām amata prasmēm, bet arī tam, ka tāldarbs kā strādāšanas un dzīvošanas stils ir piemērots nevienai profesijai un, kā pārliecināsieties, visai dažādiem cilvēkiem. Tā ir īpaša sabiedrība, kurā arī tu skatītāji iespējams vēlies iekļauties. Pilnīgi skaidrs, ka es strādāju kā freelanceris, nepelnu naudas izteiksmē tik daudz, kā strādājot solīdā lielā IT uzņēmumā. Tur tās algas ir stipri augstākas, bet tur ir ierobežota mana brīvība. Es varu nopelnīt vairāk, bet laimīgs es ar to nopelnīto varbūt arī nejūtos. Daži dara tā, kad viņi nodarbojas ar seriālo monogāmiju. Viņi kārtīgi saprecās ar kādu darba devēju, kārtīgi ievēro šī darba devēja spēles noteikumus, un tur tās strādā kā darba devējas vēlas, un viņš ir labs darbinieks, viņš nostrādā gadu vai pusotru vai cik, viņš ir izdedzis, izpumpējies,
Viņš vai nu aiziet uz citu darbu, vai kļūst uz laiku pa bezdarbnieku, kā tas bija liesajos gados. Vai arī ir otra tāda, mērenība, izvēle, kā es to daru tāds nūģis vai ne. Varbūt, kad nevajag tik ļoti tā pārstrādāties, toties pelna stipri mazāk, toties nav uz Tibetu jābrauc sevi meklēt. Līdz ar to nevar teikt tā, ka mēs kļūstam arvien brīvāki un varam atļauties to, ko mēs vēlamies. Es izvēlos būt brīvs, tur neiegādāties personīgo jahtu, jo tad man sanāk vairāk laika veltīt daudz vienkāršākām nodarbēm. Ja man būtu mērķis tur, ka man būtu jābūt jahtai, tad tur man daudz kas cits jāupurē. Un tāda ir apmēram patiesībā tā brīvība. Tā nav, ka viss ir ļoti labi, bet labi ir tas, ka var godīgi salīdzināt un izvēlēties, ko vēlies. Kā es līdz tam nonācu? Šobrīd esmu tāds, mājās strādātājs 6 gadus. Šis stāsts varbūt tāds, ka sākās skolas gaitas. Droši vien ļoti daudzām sievietēm, es domāju, ka mans stāsts neko neatšķirs no ļoti daudzu sieviešu stāstu. Bērns bija jāsāk laist skolā un bija šī lielā dilemma, kas viņu pieskatīs pēc skolas, kura beidzās sākās 8:30, beidzās 12:01. Kas tālāk? Vai aukle, vai kāds svešs cilvēks algot, ja? Pašam attiecīgi, lai paspētu izbraukāt. Visa diena ir darbā. Šis darbs birojā, viņš paņem visu dienu. Ja? Un kamēr ir bērndārzi un kamēr ir tas etaps, ka šie bērni vairāk vai mazāk ir jau pieskatīti, tikmēr, protams, mēs par to neaizdomājamies, bet tad, kad ir tas laiks, tad vai tu saproti, vai tu viņu audzināsi pats, vai to darīs kāds cits. Man varbūt bija tas vecums, kaut kāda 40 gadu apmēram, tas posms, kurā es varbūt nonācu pie tādas secinājuma, ka galu galā, kur tad es esmu? Vai es esmu Rīgā, dzīvoklī, un man ir šeit lauki un īpašumi, senču īpašumi, tad viņi attiecīgi paliek tā kā drusciņi novārtā, vai es tomēr esmu vairāk tajā vidē iekšā, kas tad ir tā mana vide. Beigās tā, saņēmos, teikšu, tā nebija tā, ka likās, ka būs vienkārši. Bailes bija, vienkārši bija ļoti liela nedrošība. Tas vienkārši atbilst manam raksturam. Es esmu tāds cilvēks, kas daudz labāk jūtās. Es varu vienkārši, tiešām nepārspīlējot visu dienu sēdēt viens pats savā nodabā, nodoties kaut kādam vienam darbam ar milzīgu pacietību. Un es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ne tikai tas viņiem nebūtu piemērots, bet viņi vienkārši nespētu fiziski to izdarīt. Es zinu, kaut vai mana sieva, viņa visu laiku jautā, kā tu vari iztikt bez kolēģiem? Vai tiešām tev neprasās satikt kādu un ar kādu? Un es varu likt roku uz sirds un teikt, tiešām, man nav tādas vajadzības. Es ļoti labi jūtos, ka man nezvana telefons, ka man nav nevienam jādeliģē darbi, vai man nav nevienam jāatskaitās regulāri. Man ir mans darbs, man ir mans termiņš, un tad es pats izdomāju, vai es sēžu mājās un to daru, vai es to daru 5 stundas dienā, vai 10 stundas dienā, vai es ņemu datoru un eju sēdēt kafejnīcā to darīt, un vai es, mēnesi strādāju caurām naktīm, un tad mēnesi nestrādāju nemaz. Man tas tiešām apmierina, bet tāpat laikā es ļoti labi saprotu, ka tas nebūtu nav piemērots visiem cilvēkiem un nebūtu nav piemērots visām profesijām, visiem darbiem. Izvērsts mācību e-kurss Tāldarbs no nākamā gada janvāra būs pieejams e-Big 3 tīmekļa vietnē. Tas paredzēts visiem, kuri jau kļuvuši par tāldarbiniekiem vai grasās tādi būt, un sniegs vispusīgas un praktiski izmantojamas zināšanas par šī strādāšanas veida visdažādākajiem aspektiem. Savukārt e-Big 3 televīzijas raidījumos mūsu varoņi dalīsies savā konkrētajā pieredzē un izjūtās. Jo līdz tāldarbinieka, visbiežāk arī pašnodarbinātā statusam gājuši katrs savu, no pārējiem visai atšķirīgu, dažkārt nevienkāršu ceļu. Es domāju, ka noteikti cilvēkiem nevajag baidīties mēģināt. Un nevajag baidīties,
šos te resursus, savus paša resursus, kaut kā vienkārši mēģināt tīri, jo ja nemēģina, ja nekļūdās, nemēģina, tad arī nekas nenotiek. Ja? Manās rokās nonāca viena grāmata par psiholoģiskiem tipiem un cilvēku psiholoģiskiem tipiem un kādas profesijas un kāda darba viņiem, teiksim, katram tādam psiholoģiskam tipam vislabāk piestāv ne piestāv, bet tā kā der. Un jā, tā bija, droši vien tas nav nekas revolucionārs, un es zinu, ka tādi psiholoģiskie testi un tipi ir daudz, bet vienkārši tas tajā brīdī uzrunāja mani tik konkrēti. Tā runa nav par to, ka man būtu jālauž sevi un kaut kas nav kārtībā tieši konkrēti ar mani, bet ka tāds ir cilvēku tips. Un tā otra apziņa nāca ar to, ka īstenībā jau visi tie cilvēku tipi ir vajadzīgi. Es varu ieplānot sevi arī visām ar māju saistītām lietām, ar bērnu saistītām lietām. Tas viss ir. Protams, tas ir saraustīti, bet kaut kā man ir izstrādājušās laikam pārcilvēciskas darba spējas jau no tā lidostas darba. Līdz ar to es kaut kā tiek ar to galā, kad citi man kolēģi saka, ka viņi nesaprot, kā var tikt galā ar šādu dzīvi un šādu darbu. Man tas šķiet, kā jau tāds ritms izstrādājies un iegājies, ka es tieku galā, man tas nesagādā vairs problēmas. Lielākoties vadošā tendence vēl viena ir tāda, ka visa tā infrastruktūra ir balstīta uz to, ka, lai mēs strādātu efektīvi, mums ir jāsapulcējas vienu vietu. Protams, tagad tā tendence nedaudz mainās, un viņa visvairāk mainās tur, kur katrs to savu darbam nepieciešamo infrastruktūru var savākt mājās. Cilvēks, ja viņš strādā attālināti vai mājās, tāpēc, ka viņš sasniedz augstāku patstāvību, viņš parasti ir tuvāk tam, ka viņš dara to, ko vēlās. Atkal atgriežamies pie tā, ka strādāšana attālināti, tas ir kaut kāda personas brīvības sasniegums. Es domāju, ka to sapratīs aizvien vairāk, un man liekas, tā nākotne ir diezgan lielā mērā tāds tāldarbs, ļoti daudzās jomās.